Miršanas komanda izpēta vraku, bet neatrod izdzīvojušos. Nākamajās dienās viņi izceļ gandrīz 400 vīriešu, sieviešu un bērnu ķermeņus uz virsmas. Motorkuģis La Jula, nosaukts par godu Džula tautai no Dienvidu Senegāles, bija Ro-Ro, jeb Roll-on, Roll-off prāmes. Tas piederēja Senegāles Republikas aprīkojuma ministrijai Dakarā, kas ir Senegāles galvaspilsēta. Senegāles dienvidu reģions Kasamansa un tās ziemeļu reģions ir atdalīti ar neatkarīgo Gambijas valsti, kas sadala Senegālu divās daļās. 90. gadu sākumā Senegāles iedzīvotājiem ceļošanas iespējas starp valsts ziemeļu un dienvidu reģioniem bija ierobežotas. Viņiem nācās izmantot slikti uzturētu neasfaltētu šoseju, kas bija pakļauta uzbrukumiem uz ceļa, ko veica separātistu sacelšanās dalībnieki, kas plosījās valstī. La Jula tika nodots eksploatācijā kā līdzeklis, lai pārvietotos starp ziemeļiem un dienvidiem pa okeānu, nevis ceļotu caur citu valsti, izmantojot bīstamus ceļus. La Jula darbināja Senegāles bruņotie spēki, taču viņi īsti neizmantoja savas pilnvaras un kuģa pārpildīšana vienmēr bija problēma. La Jula bija 79 metrus garš un 12 metrus plats, ar 3,1 metru iegrimi. Tā reģistrētā ietilpība bija 536 pasažieri un 35 transporta līdzekļi ar 44 cilvēku apkalpi. Tas kursēja 2 reizes nedēļā starp Zaginkoru, kas atrodas dienvidu Kasamansas reģionā, un Dakaru ziemeļos, kur tam ir licence darboties kā piekrastes prāmim redzamības attālumā no krasta. Laikā no 2001. gada septembra līdz 2002. gada septembrim La Jula tika izņemta no eksploatācijas remontdarbu veikšanai un kreisā borta dzinēja nomaiņai. La Jula ir aprīkota ar dažām no jaunākajām drošības iekārtām, taču apkalpi nav apmācīta tās izmantot. Un kuģis ir bijis ārpus eksploatācijas nedaudz vairāk nekā gadu, tāpēc apkalpe ir mazliet zaudējusi iemaņas. Ir glābšanas vestes pasažieriem, vismaz tik daudz, cik prāmis ir licencēts pārvadāt. Bet katru reizi, kad uz kuģa notiek kāds neliels incidents, pasažieri steidzas paņemt glābšanas vesti. Un tā kā nepietiek vestu visiem nereģistrētajiem pasažieriem, apkalpe vienkārši sasien glābšanas vestes kopā, lai neviens par tām nevarētu cīnīties. Savos 2 reiz nedēļā reisos La Jula pārsvarā pārvadās sievietes, kuras dodas uz Dakaru pārdot mango un palmu eļļu. Aptuveni 2002. gada 26. septembra priekšpusdienas vidū pasažieri sāk kāpt uz La Jula klāju, lai dotos dienas reisā no Zukinkoras uz Dakaru. Kā parasti, uzkāpšanai uz kuģa ir maz vai vispār nav kontroles, neskatoties uz to, ka Senegāles bruņotie spēki ir atbildīgi par pasažieru pārbaudi un kontroli. La Jula ir vairāk nekā 1900 pasažieru, gandrīz 4 reizes vairāk nekā tā ir atļauts pārvadāt pēc reģistrācijas. Daudziem pasažieriem nav nepieciešams iegādāties biļeti, piemēram, bērniem, kas jaunāki par 5 gadiem, vai arī viņiem vienkārši ir atļauts ceļot bez maksas, kas notiek diezgan bieži. Jebkurā gadījumā precīzs pasažieru skaits uz klāja nav zināms. Dažas Senegāles organizācijas uzskata, ka ir vairāk nekā 2000 pasažieru, taču tika izsniegtas 1034 biļetes, kas joprojām ir aptuveni 2 reizes vairāk nekā atļauts. Plaks 13:30, kad La Jula attālinās no savas piestātnes ostā, kuģis ir ārkārtīgi pārpildīts. Kapteinis un viņa virsnieki nav pārbaudījuši laika prognozes savam maršrutam un nav līdzsvarojuši kuģa balasta tvertnes pirms izbraukšanas. Uz piestātnes kāds, vērojot, kā La Jula aizbrauc, pamana, ka kuģis jau šķiebjas, vēl pirms tas dodas ceļā. Pēc tam, kad kuģis iziet no ostas un upes grības, La Jula īsi apstājas Karabanas salā, kur uz prāmja uzkāpja vēl 185 pasažieri bez biļetēm. Kuģis pagriežas pa labi un uzņem ziemeļrietumu kursu gar Kasamansas reģiona piekrasti. Pēdējo ziņojumu no La Jula jebkad saņem jūras drošības centrs Dakarā pulkstens 22:00, kad kuģis ziņo, ka kuģošanas apstākļi ir labi. Aptuveni pulksteni 23:00 La Jula atrodas tālāk no krasta nekā tai vajadzētu un iepeld negaisā pie Gambijas krastiem. 5 minūšu laikā spēcīga vēja, nemierīgas jūras un pārpildītības dēļ La Jula apgāžas, iemetot guļošos pasažierus un vaļīgo kravu okeānā. Prāmis sāk šķiepties un aplūst, tad ātri apgāžas stiprā lietū, bet paliek virs ūdens. Pasažieri pelda cauri daļēji atvērtajiem logiem, viņus mētā vējš un viļņi. Dažiem paveicas, viņus viļņi piespiež pie apgāstā kuģa un viņi pieķeras prāmja ķīlim. Dažus izdzīvojušos izglāb zvejnieki savās pirogās, kas ir mazas kanoe tipa zvejas laivas.
Zvejnieki arī izceļ vairākus ap jūlu peldošus līķus. Viņi aizved izdzīvojušos un līķus uz parasti mierīgo Gambijas galvaspilsētu Banjulu, kur viņus uzņem Edvarda Francisa Smola mācību slimnīcā. Izdzīvojušie uz apgāztā korpusa dzird palīdzības saucienus no cilvēkiem, kuri vēl ir dzīvi, iesprostoti kajītēs un atpūtas telpās zem klāja. Tie, kuri nemāk peldēt, nevar piekļūt glābšanas vestēm, jo tās ir piesietas, lai pasažieri par tām necīnītos. Džula nepaspēja nosūtīt trauksmes signālu, kā arī neatskanēja nekāds brīdinājums vai sirēna, lai pasažieri uzzinātu, kas notiek. Nākamās dienas agrā rītā Dakāras amatpersonas sāk uzzināt par katastrofu no dažādu kuģu apkalpēm, kas pabrauc garām apgāstajiem kuģim, bet faktiski neapstājas, lai palīdzētu izdzīvojušajiem. Vēl paiet vairākas stundas, līdz Dakāras amatpersonas sāk organizēt kādu glābšanas operāciju. Senegālas gaisa spēki nosūta meklēšanas un glābšanas lidmašīnas tikai ap pusdienlaiku, vairāk nekā 12 stundas pēc negadījuma. Pulkstās 14:00 tiek izglābts 15 gadus vecs zēns. Viņš apstiprina, ka kuģī joprojām ir daudz cilvēku, kas ir dzīvi un iesprostoti. Kad ziņas par katastrofu kļūst plaši zināmas, cilvēki sāk reaģēt un mēģina glābt iesprostotos pasažierus. Starp pirmajiem glābējiem ir bijušais Senegālas jūras spēku nirējs Ismaila Endors, kurš kādreiz bija atbildīgs par drošību uz kuģa. Viņš ierodas pie kuģa tajā pēcpusdienā un ieiet caur restorāna zonu, kur sastopas ar simtiem līķu. Daži joprojām sadavušies rokās. Viņš dodas uz priekšu, līdz nonāk pie pirmās klases kajītēm. Tā kā lūkas joprojām ir aizvērtas, tās nav aplūdušas. Viņš ieskatās iluminatoros un redz dažus pasažierus, kuri māj pēc palīdzības. Viņam un pārējiem nav nepieciešamā aprīkojuma, lai viņus atbrīvotu. Viņiem ir nepieciešama metināšanas degļi, lai izlaustos cauri korpusam. Šobrīd kuģis vēl peld. Vienkārši atverot kajīšu durvis varētu aplūdināt un nogremdēt kuģi. Lai jūla paliek virs ūdens līdz apmēram 15:00, tad tā nogrimst ar pakaļgalu pa priekšu 20 metru dziļumā. No vairāk nekā 2000 cilvēkiem uz klāja izdzīvo tikai 64 pasažieri. Neviens no pasažieriem, kas iesprostoti pirmās klases kajītēs, netiek izglābts. No aptuveni 600 sievietēm uz klāja izdzīvo tikai viena, Marijama Diofa, kura tajā laikā ir stāvoklī. Nav iespējams precīzi noteikt, kad pasažieri noslīka. Kad kuģis apgāžas, daudzi varēja būt izdzīvojuši, bet noslīka, gaidot glābšanu. Turmākajos mēnešos gan Senegālas valdība, gan Francijas varas iestādes izmeklē katastrofas cēloni. Viņi nenonāk pie vienas konkrētas atbildes. Džulai patiesībā nemaz nebija kuģošanas licences. Kapteinis un virsnieki pirms izbraukšanas nepārbauda laika prognozes un bieži vien ignorē svara sadalījumu uz kuģa. Vienmēr pastāv iespēja, ka motors var atteikt. Žurnāli rāda, ka darbojas tikai viens no diviem dzinējiem. La Jūla ir piekrastes kuģis, taču tā dodas daudz tālāk jūrā, nekā tai vajadzētu, un tā ir stipri pārslogota. Iespējams arī, ka karstums un klaustrofobija zem klāja liek pasažieriem gulēt uz augšējā klāja, vēl vairāk destabilizējot svara sadalījumu. Savas pēdējās brauciena laikā La Jūla bija 12 gadus veca, un tā bija būvēta, lai kalpotu vismaz 30 gadus. Tās ieraksti liecina, ka eksploatācijas laikā tā cieta no daudzām tehniskām un mehāniskām problēmām, kuras tika saistītas ar īpašnieku sliktu apkopi, nevis ar kādiem konstrukcijas vai ražošanas defektiem. Vismaz 1863 cilvēki zaudēja dzīvību šajā katastrofā, lai gan precīzs upuru skaits nekad nebūs zināms. Starp viņiem ir 444 bērni, daudzi no kuriem atgriezās savās skolās Dakarā, lai sāktu 2002–2003 mācību gadu. 28. septembrī, dienu pēc katastrofas, vides aktīvists Hadars El Ali un viņa nirēju komanda izpēta katastrofas zonu. Viņi neatrod nevienu izdzīvojušo, tikai vīriešu, sieviešu un bērnu līķus kuģa iekšpusē. Viņiem izdevās izcelt 300 līķus, kas bija iesprostoti kuģa iekšpusē, un atrast vēl 100, kas bija izkaisīti ap kuģi. Kopumā tiek atrasti 551 līķis. Tikai 93 tiek identificēti un atdoti ģimenēm. 2003. gadā Senegāla slēdza izmeklēšanu, visu vainu uzliekot kapteinim Isadžeram, kurš gāja bojā katastrofā un nevar sevi aizstāvēt. Oficiālais ziņojums par katastrofu tika pabeigts gadu vēlāk. Bija skaidrs, ka Senegālas valsts ir atbildīga par prāmju bojāēju.
Valdība atzina savas kļūdas, un vairāki ministri vai nu atkāpās brīvprātīgi, vai tika atlaisti no amata, taču neviens netika arestēts. Amatpersonas tika apsūdzētas par to, ka tās nav pietiekami ātri reaģējušas uz katastrofu. Vairāki augsta ranga virsnieki Senegālas bruņotajos spēkos tika sodīti, pārceļot viņus uz citām amata vietām. Daudz upuru ģimenes nespēja saņemt kompensācijas. Viņi ir kritizējuši valdību par tās rīcību glābšanas operācijas vadībā, prāmja darbībā, kas noveda pie katastrofas, un kompensāciju izmaksas procesu. Tādi kuģa artefakti kā dzenskrūves tika savākti ar Senegālas jūras spēku palīdzību.